Laika līnijas dziedināšanas meditācija tev kā sievietei. Sāc ar vairākām lēnām dziļām ieelpām, turpini dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Tu nosaki visu, kas un kā notiks šajā meditācijā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tu nonāksi spēcīgā, dziļi radošā, smadzeņu tētaņa stāvoklī. Tāpat laikā paliekot nomotā un apzinoties visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sakot līdz savām domām un sajūtām, ka arī spēs reaģēt uz visu, kas prasīs tavu uzmanību. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvo šīs meditācijas laikā, varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties, elpot un atbrīvoties. Tagad izteiksim nodomu šai meditācijai. Sāc domāt par kaut ko, ko vēlētos dziedināt vai ar ko vēlētos pastrādāt. Uzticies, ka tavs augstākais es aizvedīs tevi tieši uz to vietu, kur nepieciešams. Tagad dodies leju pa kāpnēm. Tu stāvi kāpņu augšgalā un raugies uz leju. Ar katru soli leju tu sajūti, kā dodies dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies leju, dodies dziļāk, paliekot nomodā, apzinoties visu, kas notiek, pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi. Ar katru ieelpu un izelpu atlaižot kādu stresu vai spriedzi. Līdz tu sasniedz kāpņu apakšu. Tavā priekšā ir tunelis, kura galā ir gaisma. Turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Izvēlies tunelis vai durvis un dodies uz gaismu. Ar katru soli tu arvien tuvojies gaismai, līdz tu iznācis kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tev mīļākā vieta dabā. Viss ir dzīvības pilns, to var sajust smaržas ap sevi un sajust zemes un pēdām. Var sadzirdēt dabas skaņas. Visur, kur skaties, tu redzi spilgtas puišas krāsas. Tā ir skaista un mierpilna vieta, kur vari doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raizēm. Šajā vietā var sajusties pilnīgā mierā, drošībā un pilnīgi brīvi. Pastaigājies par šo skaisto vietu dabā. Līdz tu pamani garu starojušu gaismas būtni, kas tojās. Tas ir tavs viedais, vismīlošais un zinošais augstākais es. Neuztraucies, vai var to pietiekami labi vizualizēt. Vienkārši apzinies, ka šī skaistā gaismas būtne tev tuvojas un ir tavā priekšā. Iedomājies, ka var sajust bezgalīgu gudrību raugoties šīs būtnes acīs. Tavs augstākais es zina visu par tevi un zina, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Var atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Tu vari uzdot jautājumus savam augstākajam es, kurā laikā un saņems skaidrs un precīzs atbildes. Ja vēlies, var apskot savu augstāko es, sajūtot, kā tavā ķermenī ieplūst mīlestības spēks un gudrība. Tiešais tev augstākais atrodas laika mašīna. Tu redz kāpnes, kas ved uz atvērtām durvīm. Tas augstākais es aicina tev doties uz laika mašīnas klāju. Jūs ieiet lielā apaļā telpā, kuras vidū atrodas ērts krēsls. Tu apsēdies, iekārtojies krēslā. Tas augstākais es dodas pie vadības paneļa, lai sagatavotos ceļojumam. Durvis aizverās un tu jūti maigu pacelšanos kustību. Skaties ārā pa logu un tev skaistā vieta dabā aizvien attālinās. Kamēr tu celies augšu cauri zemes atmosfērai, pēkšņi tu redz, kā mašīnā iespīd zelta gaisma. Jūti, kāds ar tavu ķermeni plūst enerģijas viļņi. Tu paraugies savu ķermeni un tas mirgo laistās zeltainā gaismā. Tagad tu esi savā meditīvajā gaismas ķermenī. Tavam meditīvajam gaismas ķermenim piemīt daudz abrīnojams spējas un brīnumains dziednieciskais spēks. Tu vari iziet cauri blīviem objektiem, priekšmetiem, telepātiski, kur sazināties jebkurā valodā ar jebkuru būtni. Tu vari padarīt savu neredzamu. Var apturēt laiku, palielinot vai pātrināt to. Protams, arī tavs augstākais es var izdarīt to vēl daudz vairāk. Tagad mēs dosimies atpakaļ laikā, apciemosim tavu pagātnes es. Tu dodies atpakaļ laikā, sākotnēji pie savas dvēseles izveidojot ciešu kontaktu.
Šodienas mērķis būs saglabāt vīrišķās un dzējušās enerģijas tevī, lai tavā dvēselē ienāk miers. Tev dvēselē ir izvēlējusies kādu pieredzi, pat sievieti vai vīrietis. Šī meditācija ir sievietēm. Dodies atpakaļ laikā bez sevis un savas dvēseles. Tagad dosies atpakaļ laikā pie savām pagātnes pieredzēm. Dodies atpakaļ laikā. Pavēro uz ekrāniem visas tās pagātnes pieredzes, ko tu esi piedzīvojusi kā sieviete. Tie var būt skaisti notikumi vai agresīvi notikumi, vardarbība. Tad iet dziļāk atpakaļ laikā un ieraugi pēc iespējas vairāk šos notikumus, kas ir bijuši tev kā sievietei. Un īsu brīdi pirms šiem notikumiem var apstādināt laiku. Tikai tu tās augstākais es tās pagātnes es varu kustētos un sarunāties. Visi citi sasnieguši laikā. Sākumā nomierina savu pagātnes es, pasakot, ka viss kārtībā. Nav nekas no kā baidīties, lai jūs esat mīloši Dievs sūtītas būtnes. Ja pierādiet, ka tā ir patiesība, piesauksim Dieva zeltā no starojošo mīlestības gaismu, tā piepildu visu tā būtību. Tu virzīsi šo skaisto mīlestības gaismu caur savu pagātnes es, notīrot un attīrot katru šūnu, atomu, molekulu, tā pagātnes es ķermenī. Uzliec zelta gaismas vairogu. Ap savu pagātnes es nāk pasargāt no traumas vai negatīvas programmēšanas nospēdumu ķermeņa šūnās. Tagad pārprogrammēsim tev pagātnes es zemes un patiesības apgalvojumiem. Tas brīnišķīgi Dieva bērns radīts pēc Dieva tēva līdzības. Dievs tev mīl tagad un vienmēr. Tu esi pelnījis Dieva mīlestību, tev dzīvē pienāks laime, veselība, pārticība. Tu esi pilnīgi nevainīgs Dieva acīs, neesi izdarījis neko nepareizi. Bet, ja izdarīji kaut ko nepareizi cilvēciskā plānā, tev joprojām pienāks Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēts, nevainīgs, mīlēt, nevainīgi. Un pacēl rokās visus šos pagātnes notikumus un atlaid debesīs. Un ar laika mašīnu var doties vēl dziļāk atpakaļ laikā pie sevis, pie savas dvēseles, pie tās dvēseles daļas, kur ir izvēlējusies pieredzi būt sievieti. Visas pārējās pieredzes var ieraudzīt ekrāniem, kas veido tev laimīgu vai nelaimīgu, skaistu vai neglītu, dievu vai rēslu. Pavēro visu šīs pieredzes, karmiskās attiecības vai vienkārši skauģus. Un dodies atpakaļ laikā, lai kļūtu par novērotāju šām situācijām, jo tu kā sieviete taču esi pelnījusi laimi, mīlestību, veselību, saticību, pārticību. Tu piedzīvot attiecības, mīlestību, darbu, naudu. Dodies dziļāk atpakaļ laikā, lai kļūtu par novērotāju visām šīm situācijām, varbūt lāstiem, uzbrukumiem, ļaunumu, kur citi vēlās tev nodarīt ļaunu, un ieraugi uz ekrāniem visus šos cilvēkus, kas vēlas tev kā sievieti tev nodarīt ļaunu. Un ieraugi to sievieti, kas esi tu, laimīga, skaista, bagāta, pārticīga. Kas piedzīvo attiecības, kāzas, bērnus, izaugsme, gudrību, jaunu zināšanu iegūšanu. Redz, ka tev pietiek ar to, kas tev ir, ka tev nevajag vairāk. Dodies atpakaļ laikā dziļāk pie sevis, pie savas iekšējās sievietes.
Redz, ka uz ekrāniem parādās vīrieši, ar kuriem tu esi bijusi attiecībās vai kontaktā. Pavērā uz vieniem ekrāniem vīrieši, kuriem bijuši ļoti labas attiecības, kas tev kā sievieti novērtējuši, cienījuši, augstu vērtējuši. Vīrieši, ar kuriem tas jūtusies labi. Un uz citiem ekrāniem pavēro vīrieši, kas nodarbojas vārdarbību. Varbūt ir uzmākušies vai izrādījuši kādu interesi, ka tev tas nav bijis vajadzīgs. Cik tu var doties atpakaļ laikā dziļāk pie sevis. Pie savu pirmotnējās būtības, pirmotnējās sievietes, godēs. Visus šos notikumus ieraudzīt uz ekrāniem. Tev nav jābūt kontaktā ar tiem. Zini, ka tu kā sieviete var izvēlēties pieredzes, kuras piedzīvot, ka tā ir tevs pašas atbildība. Zini, ka tu kā sieviete uzņemies atbildību. Redz, ja tev ir toksiskas attiecības, ka tu paliec brīva no tām, ka tavā dzīvē ienāk spēja par sevi parūpēties, ka šīs toksiskās attiecības ir kaut ko tev aizstāja tavā dzīvē, ka ienāk kaut kas cits, kas to aizstāja. Ja, piemēram, tev ir attiecības tikai dēļ naudas, redz, ka tev dzīvē ienāk nauda. Ja tev ir attiecības tikai dēļ drošības vai prestiža, redz, ka tev ienāk drošība un prestiža kaut kā citādākā veidā. Redz, ka tu kā sieviete var pati par sevi pastāvēt, bet neatkarīgi. Tev nav jābūt toksiskās attiecībās tikai tāpēc, ka tā ir ērti. Un redz, kā šie apstākļi, ko tu saņem šajās toksiskās attiecībās, ienāk citādāk tavā dzīvē. Un dodies atpakaļ dziļāk. Pie sevis atpakaļ laikā, pie sevis un savas naudas, pie sevis sievišķās būtības. Redz, kā tu baudi sevi kā sievieti, naudu, pārticību, veselības, attiecības ar citiem. Redz, kā citi tev pieņem tādu, kāds tu esi, tādu, kādu tu esi ar savām izvēlēm. Un redz, kā balansējās vīrišķais un sievišķais pasaulē. Tu esi sieviete, līdzās ar vīriešu, kas arī uzņemās atbildību, kas ciena sievietes, un sievietes, kas ciena vīriešus. Redz, kā mainās enerģija pasaulē, kā veidojas miedarbība un sinerģija starp vīrišķu un sievišķu. Redz, kā sievietes atrod sevis cienošas vīriešus, un vīrieši atrod sevis cienošas sievietes. Redz, ka savā starpā draudzējās tikai tiem, kas ciena viens otru, kas izvēlas profesionālas attiecības, augstas attiecības, vērstas uz rezultātiem, kur nav izmantošana, manipulēšana. Redz, kā tev arī ienāk tavā dzīvē tevis cienoši cilvēki, kas tev novērtē, ciena, augstu vērtē. Un tagad pārprogrammēsim to zemapziņu patiesības apgalvojumiem. Tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, radīts pēc Dieva tēla līdzības. Tu esi brīnišķīga sieviete, un Dievs tev mīl tagad vienmēr. Tu esi pelnījusi Dieva mīlestību, tev dzīvē pienāks laime, veselība, pārticība. Tu esi pilnīgi nevainīga, kad Dieva acīs, neesi izdarījis neko nepareizi. Pat ja izdarīji kaut ko nepareizi, cilvēciskā plānā tev projām pienāks Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēta, nevainīga. Pacel augšā debesīs visus tos notikumus, kur tu esi necienīta, nemīlēta, nenovērtēta. Teiks, neiksim dziedināšanu visiem 6 zemākajiem tev pagātnes ķermeņiem. Sākumā paņemsim spēcīgs nosūcējs, kas palīdzēs izņemt kādu vainas sajūtu, kaunu, bailes vai citas negatīvas emocijas. Mēs tās izņemam no ķermeņa un ieliekam zelta kaismas lodē, ko raidam augšā debesīs. Dziedina fizisko ķermeni, redzot visu šūnas fiziskā ķermenī, atklājuši kādas ploksnes no fiziskā ķermeņa. Tad es emocionālajā ķermenī noņemot kādas traucējušos emocionālās nodaļas, aizvietojot tos totāli mīlestību pieņemšanu.
Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu, turpina noņemt kādu negatīvu programmu, kas jebkādā veidā traucē. Atlaidīs visu sevis vainošanu, kritizēšanu, dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot kādas negatīvas astrālās enerģijas, kādas negatīvās domformas vai būtnes un uzliet zeltīt gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Tad dodies pie etriskā ķermeņa un dziedini auru un čakrus, pārliecinoties, katra čakra darbojas pilnvērtības, staro īstajās krāsās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 un pārējās. Noņem jau kādu negativitāti no auras, kādu tumšo enerģiju. Dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis, noņemot jau kādu negatīvu karmu vai negatīvus karmiskos kontraktus, kas gatava atlaišanai. Piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu, un zina arī, ka tev ir piedots. Paceļam tevi ar visiem 6 zemākiem ķermeņiem, tev pagādas es augšām debesīs, aplūžot Dievu sirdī. Tad lūgsim augstāko es un garīgos pavadoņus, noņemt visus negatīvos nospēdumus no tiem 6 zemākiem ķermeņiem, kas radušies šīs traumas vai negatīvas programmēšanas rezultātā. Viss ir izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots. Ja esi gatava, var noslēgt šo laiku un telpu, lai nekas no šīm traumām netika ienesis tālāk. Ja vajadzīgs, var ar laika mašīnu doties atpakaļ laikā vēl pie kādiem notikumiem, kas ir ietekmēti tavu šodienas esību, tev kā sievietē. Dodies atpakaļ laikā un pavēro visus šos notikumus, attiecības. Varbūt no iepriekšējām dzīvēm attiecības. Zinu, ka ar laika mašīnu tur būtu kontaktā ar savu iekšējo godēsu, kas pelna naudu, kas ir nodrošina, kas ir laimīga. Pavēro savu ķermeni, rokas, kājas, kā jūtās, kā tavs sievietes ķermenis jūtās, mati, seja. Un redz, kas ietekmē tavu pašu sajūtu. Varbūt ir kādi, kas skauž tavu skaistumu. Varbūt ir cilvēki, kas nevēlas, lai tu esi skaista. Pavēro tos brīžus, kad tu biji ļoti skaista, bagāta, pārtikusi, laimīga. Atgriezies tajos brīžos. Un uzpildies ar tām enerģijām, kur tev viss ir labi. Pēc uz ekrāniem parādās visi skauģi, kuriem skauž, ka tu esi skaista, laimīga. Un redz, kā tie zeltainā gaisma ienāk šajos cilvēkos, tajos, kas nevēlas, lai tu esi laimīgs, laimīga. Sajūt sevi skaistumu, mīlestību, pārticību, saticību. To, ka tu izbaudi būt savā ķermenī. Izbaudi būt sievieti. Izbaudi sievietes kaut kādas priekšrocības. Redz, kā tu izbaudi, ka tev palaiž pa priekšu. Vai kad pa tev parūpējās. Vai ka tev ir cilvēks sataistā mašīnu. Tev dāvina ziedus, dāvāns. Pēc kā tu izbaudi, ka tu esi sieviete. Pavēro varbūt pagātnē ar laiku mums var aizdoties uz pagātnes notikumiem, kur tu biji sieviete un kur tev novērtēja, kur tu biji laimīga. Varbūt, ja tas nav šajā dzīvē, kādās citās dzīvēs. Vai uz kādiem citiem notikumiem, kas ir tavā dvēselē pieejami. Ar laiku mašīnu aizdoties atpakaļ laikā. Par tiem notikumiem, kur tu kā sieviete bija laimīga, novērtēta. Izbaudi tos notikumus.
Redz, kā pasaulē visi kļūst neredzami, ka tu redz tikai sevi un savus laimīgos notikumus. Viss, kas ir pretējs, paliek neredzams un ciedinās, ka Dieva zeltainā gaisma ienāk visā tajā, kas ir pretējs. Redz, ka paliek tikai šie skaistie notikumi, kur tu saņem ziedus, ceļo, labi izskatījās, kleitas velts vai svārkus vai izmanto kosmētiku, kur tu vari parūpēties par sevi. Redz, kā tu kā sieviete parūpējies par sevi un izbaudi to. Tev vienmēr ir līdzekļi, tev nauda, tev ienākumi lielāki par izdevumiem. Tu vienmēr zini, kā nopelnīt. Tas notiek viegli, kā sievietei. Kādu brīvi pieņem lēmumus, dodies pasaulē, vienmēr esi pasargāta. Tas rokas kājas galva pasargāta, ka vienmēr ir miers, vienalga, kur tu dodos. Vai tā ir lidosta, muzejs, vai Rīga kā galvaspilsēta, vai Latvijas, vai citur Eiropā, Baltijā, pasaulē. Redz, ka tu kā sieviete dodies un esi laimīgs, laimīga. Pasargāts, pasargāta. Redz, kā atjaunojās tās ķermenis, tev iekšējā resursi, kā sievietei. Un doties atpakaļ laikā pie savas iekšējās godēs un sajūti. Kāda tu esi, kad pirmatnējais spēks ir tevī, ka pirmatnējā veselība ir tevī un savienojas to pirmatnējo godēs. Savienojas to pirmatnējo dievietu sevī. Redz, kā šī enerģija ieplūst tās rokās, kājās, galvā. Tu izbaudi būt sieviete. Izbaudi būt sieviete, izbaudi miedarbību ar vīriešiem. Redz, kā viņi tev ciena un respektē kā sievieti. Redz, kā tu vari atpūsties, atjaunoties, atkāpties, nomierināties. Tev nav visur jāpiedalās. Ja sievietēm ir priekšrocības, par viņiem parūpējas. Viņam nav visa atbildība jāuzņemās. Izmanto iespēju būt sievietei, atkāpties, atpūsties, lai vīrieši uzņemās atbildību par procesiem. Kā turpināt pildīt darba pienākums arī kā sieviete, uzņemoties savas atbildības. Redz, kā pasaulē ienāk miers starp vīrišķo un sievišķo. Redz, kā dziedinās ķermeņi, sieviešu ķermeņi, vīriešu ķermeņi. Balanss ienāk. Redz, kā veidojās harmoniskas attiecības sievietēm ar tēviem, sievietēm ar mātēm. Redz, kā viņi pieņem tevi kā sievieti. Redz, kā harmoniskas attiecības veidojas vīriešiem ar mātēm un vīriešiem ar tēviem. Redz, kā viņi savstarpēji pieņem viens otru. Redz, kā ģimenes savā starpā arī spēj vienoties, nesacenšās, viņās ir miers. Ka katrs cilvēks ir atradis savu vietu pasaulē un sistēmā, gluži kā zvaigznes debesīs. Redz, kā šī zvaigžņotā sistēma ienāk pasaulē uz planētas Zemes, kur vīrieši un sievietes bauda savu esību, savas priekšrocības. Vīriešiem ir viņa priekšrocības un sievietēm ir viņa sieviešu priekšrocības. Redz, ka tu kā sieviete vari kā tu veidot ģimeni. Kā tu esi mīlēta, mīloša, bērnu māte, kā tev viss izdodās ar bērniem. Redz, ka tu kā sieviete rūpējies par bērniem, ka tu dodies pasaulē ar bērniem, izbaudi mīlestību savstarpējo rūpes.
Redz, ka tu kā sieviete vari dot visu to, ko bērni vēlās. Tu kā sieviete saņem visu to, ko tu vēlies saņemt. Redz, ka tev vienmēr ir aizmugurē vīrietis, kas to nodrošina. Redz, ja ir kāds karmiskās attiecības, ka tās cietinās, tu varbūt būt brīvi no tām. Tagad dosies atpakaļ laikā ar mašīnu tādām situācijām, kur tavā dzīvē ienāk citas sievietes, un jūs starpā ir kāda cīņa vai konkurence. Varbūt tu kā sieviete esi piedzīvojis to, ka tev atņem vīrieti. Varbūt tu kā sieviete esi piedzīvojis, ka tev atņem attiecības ar māti vai tēvu. Dodies atpakaļ laikā dziļāk pie sevis, pie savu pirmā vota, un saņem to dziedināšanu, savienojas savu pirmotnēju es. Redzēju, ka arī tavu bērni kļūst brīvi no šādām situācijām. Tev ir meitas, ka meitu dzīves atbrīvojās no šiem karmiskām situācijām, kur ienāk kāds trešās personas un ietekmē, atņem kaut ko, vai grib konkurēt, vai paspīdēt. Redzi, ka starp tevi un citām sievietēm ienāk miers. Tāpat arī bērniem, ja tev ir meitas, meitu dzīvēs, starp sievietēm, meitām, meitenēm ienāk miers. Redz, kā meitas spēja harmoniski veidot attiecības ar vīriešiem. Klases biedriem, kursa biedriem, vai skolas biedriem, vai uz ielas satiktiem cilvēkiem. Redz, kā tu kļūsti brīvs, tāpat arī atbrīvojās tavu vecāku dzīves no šādiem notikumiem, kur ienāk trešās personas. Redz, ja tev ir bijusi mamma, vecmāma, vecmāmiņa, viņas ir cietušas no kaut kādiem notikumiem, kur ienāk trešā persona, cita sieviete, varbūt atņem bērnu vai atņem vīru, brāli, māti, tēvu vai kā citu, kaut ko citu. Redz, ka ienāk miers tevī kā sievietē, tavās meitās kā sievietēs, mazmeitās, mazmeitās, un kā jūs tiekat atbrīvoti no šādām situācijām, kur ienāk kāds iebrūk, atņem kaut ko. Tāpat arī mātes, vecmātes, vecvecmātes dzīves tiek atbrīvotas no veciem pagātnes notikumiem, kur kaut kas tiek atņemts. Tavā realitātē ienāk miers. Redz, kā tu savā realitātē vari veidot mierpilnas attiecības. Ka tavā dzīvē ir tikai harmoniskas attiecības ar pretējo dzimumu, ka tu spēj vienoties un sasniegt mērķus, strādāt, pelnīt naudu. Redz, kā ienākumi vienmēr lielāki par izdevumiem, ka neviens tos nevar atņemt, paņemt, izmantot vienkārši tāpat. Redz, ka katrs cilvēks uzņemās atbildību par sevi. Un brīdī, kad tu uzņemies atbildību par savu dzīvi, kad nav cilvēks, kas vienkārši tāpat vampirē, atņem, manipulē. Redz, ka katrs cilvēks sāk palikt, būt spiests uzņemties atbildību. Piemēram, tu uzņemies atbildību par sevi, par savu dzīvi. Es atbildīgs par vecākiem, atbildīgs par bērniem. Un zini, ka tu vispirms parūpējies par sevi, par saviem bērniem, mazbērniem, mazbērniem. Un tad tu vari sniegt no sevis kaut ko vecākiem, ja viņiem vajag. Zini, ka viņiem nav tiesības pieprasīt. Un zini, ka tava nauda, tavs bizness, tava karjera var kalpot tikai tev pašam, bērniem, mazbērniem, mazbērniem. Un redzi, kā gan tu, gan tavs partneris piedzīvo pareizus scenārijus. Jo tu neesi nevienam neko parādā. Tu kā sieviete nevienam neko parādā. Es kā sieviete nevienam neko neesmu parādā. Tavi bērni nevienam neko nav parādā. Tavas meitas nevienam neko nav parādā. Redzi, kā atbrīvojās dzīves no parādiem. Redz, kā tu atpakaļ laikā dodies pie sevis, pie savas pirmotnējās būtības un dzēdien to savienojies savu iekšējo godēs. Redz, kā gan tu, gan tavi bērni, gan mātes, vecmātes
kā tiek atbrīvoti no lāstiem, karmiskiem notikumiem, kaut kādiem uzlikumiem, citu idejām, jo tur laika mašīna var doties atpakaļ laikā pie sevis, pie saviem bērniem, pie savas pirmotnējās būtības, kur viss ir perfekti, kur tu esi skaista, kur tavi bērni ir skaisti, pasargāti. Uzliec zeltīto gaismas vairogu gan sev, gan saviem bērniem. Pēc kā atjaunojās jūsu ķermeņi, rokas kājas, galva, mate, ienāk sievišķā enerģija, tik daudz, cik viņa tev vajadzīga. Ienāk miers. Redzi kaut kādu notikumu, kas tev kā sievietē nekalpo. Viņa nav vērta, viņa ir bēdīga. Redzi, kā tu vari izpaust savas emocijas. Varbūt paraudāt, ja ir vajadzīgs, vai pasmieties, ja ir vajadzīgs. Redzi, kā tu raudi un smejies, dziedi, dejo, baudi dzīvi, glezno, dari visu to, ko tu vēlēsi. Redzi, ka tam visam vienmēr ir nauda. Vienalga, vai tu vēlēsi vokālos pedagogus vai kanvu nopirkt, vai sveces taisīt. Vai kā citādāk sevi izpaust, redz, ka tam visam ir līdzekļi, un tu kā sieviete vari sevi nodrošināt un izpaust sevi radoši. Redz, ka tu ienāk veselība tevī kā sievietē, bērnos, mazbērnos. Redz, ka līdz cilvēku sievietēs arī ienāk veselība, miers, mīlestība, pārticība, saticība. Viņus pieņem tevi, tavus bērnus, tu pieņem viņus, viņu bērnus. Redz, ka tu vienmēr atrod vietu uz zemes, kur būt, ko darīt. Redz, kā tev ir māja, dzīvesvieta, kur dzīvot, kur sev nodrošināt. Taviem bērniem ir dzīvesvietas, kur būt, kur sev nodrošināt. Mazbērniem ir dzīvesvietas, kur būt, kur sev nodrošināt mazbērniem. Tāpat redz, ir vecāku mājas, kur vienmēr var atgriezties. Brāļiem, māsām ir dzīves vietas. Redz, ka kurš kā zvaigzne debesīs, arī jūs savā starpā ieņemat savu vietu sistēmā, kur jūs varat katrs sev nodrošināt. Redzi, ka tev kā sievietē vienmēr ir transporta līdzeklis, ar ko pārvietoties. Varbūt tev ir vīrs, un tas tevi ved kaut kur, vienmēr, ka tev vajadzīgs. Vai tev ir kāda automašīna, kas tev patīk. Kā sievietēm. Redz, ka taviem bērniem, meitām ir vīrieši, kas par viņiem parūpējās. Mazbērniem, mazbērniem. Ka skaisti veidojas savstarpējas attiecības starp vīriešu un sieviešu. Ka arī viņas vienmēr tiek nogādātas, kur ir vajadzīgs, vai viņām ir transporta līdzeklis, ar kuru pārvietoties. Redz, ka tu kā sieviete baudi dzīvi. Baudi restorānus, iepirkšanos, skaistumkopšanu. Baudi būt. Baudi sevi, naudu, ka tev viss ir, tas, ko tu vēlēsi. Kad tas atnāk viegli. Nav jācīnās, jācenšas, jāpierāda. Tev vienkārši ir nauda. Un tu vari baudīt savu ikdienu skaisto. Ar bērniem doties uz kino, vai baseinu, dabā, uz mežu, vai uz pilsētu. Vienalga, kur vēlēs lido. Vēlēs pārvietojies ar automašīnu vai vilcienu, vai kājām, vai ritēm. Redz, ka tev kā sievietē vienmēr ir enerģija, pārticība, veselība, spēks darīt. Tavos bērnos ir enerģija, veselība, spēks darīt.
Doties atpakaļ laikā, dziļāk pie sevis, pie savas pirmotnējās būtības, kur tu vari atjaunoties, būt, sajust savas rokas, kājas, galvas, mazēns, domāšanu. Un aizdoties atpakaļ laikā pie sevis, savas dvēseles, jo dvēselē guļ visas atbildes. Cik tavs augstākais es arī tev virzīs pa tavu dzīves ceļu. Un tavu dvēselē ir kaut kāda notikuma, ko viņi vēlas piedzīvot šeit uz zemes. Un, lai novērotu to, kas jau ir, redz, kā tavu dvēseli paceļās augšup debesīs, gluži tajā brīdī, kad viņi aiziet aizsaulē. Redz, kā tavu dvēseli novērtē visu to, kas jau ir izdarīts. Kā tavu dvēseli pateicās par visiem zemes notikumiem, zemes dzīves notikumiem. Redz, kā tu ieraugi visu to skaisto, kas jau ir bijis. Redz, kā tavu dvēseli iegūst arī spēku jauniem notikumiem. Redz, kā tavu dvēseli varbūt satiek citas dvēseles, dvēseli radiniekus. Cilvēkus, kuriem veidot attiecības. Redz, kā tu tiec atbrīvots no viss tā, kas ir materiāls. Redz, kā citas dvēseles satiek dvēseles līdz cilvēkiem. Redz, kā pasaulē ienāk miers starp dvēselēm, savstarpējās attiecībās. Redzi, ka tavs veselais saprāts ir spēcīgāks par šīm dvēseliskām attiecībām, kad tavs prāts, tavs smadzenes ir saprātīgi spēj izvērtēt, spēj novērtēt, spēj izanalizēt, kritizēt, vai vajag, vai nevajag, vai veidot attiecības, vai neveidot attiecības, vai būt, vai ļauties kādiem notikumiem vai nē. Redz, kā citādāk var virzīt attiecību enerģiju. Nevienmēr ir jāveido personiskas, romantiskas attiecības. Var veidot biznesu, draudzību, kādu projektu. Redz, ka tavā dzīvē ienāk dažādi veidi, kā tu var veidot attiecības. Redz, ka šī iemesla, kāpēc tu vēlēsi attiecības dziedinās, tajā ienāk mīlestība. Bieži vien attiecībās mēs gribam tās aizvietot ar kaut ko. Tāpēc mēs veidam attiecības, jo ir iekšējais tukšums. Redz, ka šis iekšējais tukšums aizpilda tie zeltainā mīlestības gaisma. Ka tev vairāk nevajag mīlestību, attiecības. Ienāk miers, pilnība, nauda. Redz, kā tu pats spēsi nodrošināt. Kā tu kā sieviete var savu nodrošināt, kā tavs meitas var savu nodrošināt. Dēli, cilvēki. Redz, kā vīrieši līdzās var savu nodrošināt, ka tev nav viņus jāuztur. Redz, kā divi cilvēki var savu nodrošināt, redz, ka var būt nauda un nauda. Miers un miers, prieks un prieks. Kā tu ar laikmašanu doties atpakaļ laikā dziļāk pie sevis.
un nodrošini sevi un savu dzīvi. Esi laimīgs ar to.